Nu ko, sveiciens, draugi! Sveiciens kārtējā copīte, un šodien ne tikai copīte, bet arī parādīšu mazu laiviņu Junga 200. Skatāmies visiem, kam patikās kādreiz peldēt ar ufimkām, tad tas noteikti ir līderis, viņi ir viegli, viņi var mierīgi pats paņemt, aiznest, atnest, un man viņi ir uzpūstā veidā mašīnā iekšā. Rekur paskatīsimies, parādīšu jums mašīnu X3, noteikti nav ietilpīgākais verķis, ja, bet šitā te viņi izskatās iekšā laivā. Uzpūstā veidā, viņu mierīgi viens pats paņemt, pilnīgi mierīgi viņi svar 6 vai 7 kg. Nu, un ar šito te pūsli mēs pamēģināsim papeldēties. Rekur tūlītās es paņemšu viņu laukā un parādīšu, kā izskatās. Laiciņš bišķiņ lietains, bet nekas, turpināsim kaut ko atrast, varbūt kādu līdoku izvilksim. Nu, tāda smieklīga laiviņa. Ceru, ka jūs mani redzat. Es viņā iekšā izskatos apmēram šitā. Te uzliekās airi, ja? Maziņa un viegli. Galvenais, ka viņi ir maziņa un viegli tā laiva. Ja? Tas ir tas, ko no viņas arī vajag. Rekur viņu var paņemt un ar vienu roku viņu var pacelt augšā. Tā, manuprāt, baigi kompakta, lēta un viss, kas ir vajadzīgs, lai iepeldot kaut kādā mazā vietā un negrib staipīt līdz to savu pamata laivu. Un diezko ērti viņā nav, atzīšos. Ja būs, teiksim, uz 1,80 m augumu, tad būs ļoti grūti viņā, bet līdz kaut kādiem 1,75 m, nu, var tur kaut kā ietilpināties iekšā. Es lieku virsū airus, lieku savu makšķerīti, somiņu līdzi un es laižu iekšā un jau pieslēdzos iekšā jau no ūdens. Nu, šitāds te miniatūrisks aparāts Junga 200 modelis, ja es kaut ko, ne 200, jā, Junga 200. Airi komplektā, pumpējās viņi no 2 sekcijām, tā sekcija un šitā sekcija. Es, protams, nekur baigi tālu ar viņu negribētu peldēt, bet pa kaut kādām seklām tādām vietām, kur nav jāuztraucās, kur var pats izpeldēt ārā, nu, tad jā. Bet ilgi viņā, protams, nenosēdēs, jo viņi ir maziņi un nu, diezgan neērta, bet ja kāds ir copējis, teiksim, ar ufimkām vecajām, kas kādreiz skaitījās, pati vieglākā laiva savā klasē, tad šitas ir labāks variants pa lielam. Viņi ir vēl vieglāka un es domāju, ka tas PVH vai kāds materiāls pareizi saucās, viņš ir izturīgāks arī pa gumīnieci, bet neesmu baigais znatokšanīs lietās. Man vajadzēja tīri tā, lai es varu iepeldēt iekšā, lai es varu paņemt līdzi uz laukiem, uz citām mājām, lai man nav jāņem lielā dūkana laiva, nu tad es ņemu šito te līdzi. Un peldēšu es iekšā šitādā te skaistumā ar viņu. Ielikšu laikam arī glābšanas vestīti iekšā. Man ir sagatavots maziņais Lucky John miniatūriskais uzturamais tīkliņš. Lielo tīklu šī laivā nav diezko ērti ņemt. Nu, šī laivā pa lielam ir jāapdomā viss, to, ko tu ņem līdzi, lai nav liekas mantas. Ēnkurs, labi, ēnkurs man ir 1,5 kilogramīgais, bet šodien vējš nav liels. Es domāju, ka varēs pastrādāt arī bez ēnkura. Un somiņa un glābšanas vesti. Tas arī ir viss, ko es ņemu līdzi. Vairāk es neko līdzi neņemu, jo vieta ir diezgan maza. Somiņas likšu šitien te un glābšanas vesti aizmugurē. Pumpis paliek mašīnā. Spinings vajag paņemt. Spinning vajag, bet spinninga nekas mums neizdosies. Tā kā es nesu viņu uz ūdeni un tiekamies jau uz ūdens. Nu, lūk, pavadiņa piesieta. Ar savu ekonomu kastes atbrauc. Maza laiviņa, maz mānekļi, maza makšķerīte, maz uzturamais tīkliņš. Viss mums ir maziņš un sākšu es ar Striker Pro šito plasmas vizulu. Ļoti lēni grimst un ļoti var uztaisīt pauzītes un baigi labi var paspēlēties. Man viņi bija visādās krāsās, bet līdz šoreiz man tikai ir šitāds te skaistulis. Viens un ir. Tad ir pretzālnieks un tad vēl paspēlēsimies kaut ko citu. Tā, es esmu gatavs. Esmu gatavs startiņam.
Pavadiņi jau ir ārprāts. Pilnīgs ārprāts. Salīdzinājumā ar auklu, bet labi. Ja būs baigais klusums, tad man ir viena tā 3 kilogramīgā, es uzlikšu to trīnieci. Bet, aukla drūmākā. Šito mēs noliekam nost, aiztaisam, liekam somā un stutēsimies uz ūdens pusi beidzot. Te mēs visu varam ciet to pasākumu. Zābaki lai paliek. Tā, pusdienas vajadzēja paņemt. Jā, labi. Tā izskatās uzkrāmēta junga. Viss miniatūrisks. Un es viņu stiepu iekšā ūdenī. Šitā te jūs man redzēsiet. Šitā te dubļu vanna, visi copmaņi braukā turp šurp. Lieti arī šogad līst nepārtraukti, bet te ar priekšpiedziņu laikam nemaz iebraukt nevar. Tāpēc es laikam šodien te vienīgais esmu. Bet tas labi. Tāda lieta, tā ir Latgale. Tā ir Latgale, ko jūs tagad redzat. Smukākas vietas pa Latgales ezeriem. Pa Latgales ūdeņiem, es nezinu. Tā, mašīna aizslēgta. Apavi pats tas šitam slapiem laikam ar botītēm es atbraucis. Kā vienmēr viss caur vienu vietu. Bet, nekas, mēģināsim kaut ko izbakstīt ārā no šejienes. Kur jungu apgriezīsim. Un atkal esam jaunā vietā. Vietā. Ezers jau tas pats. Ja pa zālēm pamēģināsim iziet cauri. Laiks sāk skaidroties. Varbūt līdekļi paliks aktīvāk. Gulāt ir? Jā. Labi. Un šī pusītē.
paķēra tomēr. Naču. Tā. Nu šitāds te skaistulītis. Vismaz parādīsim cilvēkiem ziņu. Oj. Tā gan nevajadzēja darīt. Tā, labi, es te tikšu galā ar viņu un palaidīsim viņu vaļā. Tā, nu, lai nerādītos visus asiņainos skatus, tad reik es pieslēdos pa jaunam un palaidīsim viņu vaļā. Aizpildēs. Nu, vismaz zivi redzējām. Mēģināsim atrast mēru. Yes. Nu, lūk, esmu atpakaļ. Esmu atpakaļ tajā pašā vietā, kur es sāku. Izminos apkārt visam. Kā visam, jau ne, pus ezeram. Nekā šodien nebija, gandrīz. Ne ar ko nevaru palielīties, tā kā līdz citiem vidzikiem. Laiva notestēt, kas bija arī pats galvenais mērķis šodien. Protams, gribējās arī mēru parādīt, bet sanāca parādīt tikai nemēru. Tā kā, jā, pēdējos metienus, kuri citreiz ir diezgan veiksmīgi. Pēdējos metienus un tīšos es arī projām šodien. Nu, šodien man Latgales ezers uzvarēja. Neko nevar teikt. 1-0 principā viņa labā. Ir. Es jums teicu, paskaties, laimīgais metiens, ja? Ko nozīmē. Es teicu, ka parastie pēdējie ir laimīgie, bet arī tāds pats bezmērs. Re, draugi. Baigi jau lielīties nav ar ko, bet nu vismaz nav pilnīgā trubā. Es viņu laidīšu. Arī, protams, kad vaļā. Lai peld. Lai peld vien tālāk. Nu tad jātais vēl pāris pēdējie laimīgie metieni, vai ne? Viņš taisnāk bija tekā. Vot, tā kā, nu tā vēl bišķiņ pamētās tā tad. Un tīšos es arī projām.
Nu ko, sope galā. Vācu kopā laivu, lieku mašīnā iekšā. Šodien tikai ar zemmēriem. Tikai ar zemmēriem Jungas mazā laiviņa, notestēta laiviņa. Okay. Protams, viņai nav jākonkurē ar lielajām laivām, ar dēļu grīdu vai ar cieto grīdu, bet jau atkārtošos, ja vajag mašīnā iebāzt kaut ko maziņu un negribās stiept uz muguras kaut ko smagu, tad ideāls, vispār perfekts variants copmaņiem, atpūtniekiem. Tā kā līdz nākamajiem maniem video, nākamajiem neasakas.